Tātad šī ir aktuālākā galvasāpe uz šo brīdi. Mājas galvenā centrālā ieeja ar 2 dobēm, kurās, kā redzams, tātad ir trotuārs. Vienai nav vispār nekāda līmeņa. Atšķirības. Tātad pat taisno no trotuāra pāriet uz zemi. Šeit mēs redzam, kas šeit šobrīd ir, sagāzušās dālijas. Vienīgais, kas varētu būt atstājamais akcents, ir šāds te jocīgs ar sarkanu akcentiņu kociņš, kurš ir tādā rāmītī. Viss pārējais ir diezgan bēdīgs. Dālijas sagāzušās. Un pilnīgi ziemeļu pusi šeit saule neiespīd. Faktiski vispār varbūt jūnijā, jūlijā kaut kād 15-20 minūtes. Tad ieejas modulis un otra. Šeit ir kādi mūžzaļais kapu rāzīte kaut kāda. Ļoti labi jūtās un ir aizaugus plašumā. Pāraugus lavanda, kur stiepjās uz gaismu. Un tātad pilnīgi tukšs stūris. Jautājums, ko ar šo darīt? Ko šeit atstāt? Un ko nē. Iznākot ārā no mājas, skats uz šejieni ir šāds. Tad ir pirmais. Šeit ir kādas režģi kādiem kāpelētājiem vai kaut kam atstāti. Bet lūk, arī nepieciešams padoms, ko ar šo visu darīt. Šeit ir iestādīts kaut kas, kas iespējams saņemsies, pagaidām nav skaidru ziņu. Tātad rododendrs violeti lilā. Pagaidām izdzīvo. Ēnaina vieta varētu patikt. Jautājums, vai viņu atstāt, vai viņš iekļausies kompozīcijā plānojamā. Ko atstāt šeit? Sarkanās odziņas. Paldies, ja variet palīdzēt.